Draugi mīļie, latviešiem ir tāds teiciens. Katra māja sākās ar kārtīgiem pamatiem. Nu, mēs nebūvējam mājas, mēs būvējam siltumnīcas. Un kārtīgas siltumnīcas arī sākās ar kārtīgiem pamatiem. Un šodien mēs jums parādīsim, kā mēs to darām, kā lejam pamatus, kā arī parādīsim, kā tu to vari izdarīt pats saviem spēkiem. Tā kā skatāmies, ķeramies pie darbiem un lejam pamatus. Pamatu liešanai nepieciešami instrumenti. Zemes urbis ar 90 mm bori. Ja saimniecībā nav, tad var viennozīmīgi noīrēt tuvējā instrumentu nomā. Cementa maisītājs. Tas nav obligāts. Vienai siltumnīcai var samaisīt arī ar mikserīti. Optiskais līmeņrādis, jeb tā saucamais nivelieris. Kā arī šāda tipa garināmais zāģītis. Vēlams ar vecu nolietotu ripu. Šodien liesim pamatus siltumnīcai ar ārējiem izmēriem 5x12. Nu, un tad uz šādu izmēru siltumnīcu mums ir nepieciešama šāda materiāla. Apmēram 15 šādi te gatavos 25 kg betona maisus. Mums būs vajadzīgas 26 šādas te armatūras, apmēram līdz metram nogrieztas. Mēs izmantojam 8 mm. Ja zemes līmenis ir daudz maz taisns, nu tad pietiek ar kādām 4-5 šādām te 2-metrīgām 110 mm kanalizācijas trubām. Ja zemes līmenis ir slīpumā, nu tad attiecīgi aizies vairāk. Kopā mums būs 26 atbalsta punktiņi, nu tad šie būs kā veidņi virs zemes, ko mēs izmantosim šiem te atbalsta punktiem. Tad pirmais darbs mums ir siltumnīcas stūru atlikšana. Šī siltumnīca mums būs 12 metru gara, tātad iedzenam vienā stūrī šādu te armatūras stieni, un tad kolēģis Einārs tūlītās nomērīs, kura atrodas 12 metri, un tajā galā iedzīs vēl vienu armatūras stieni. Tad, kad pirmie 12 metri ir nomērīti, tad tūlītās ķersimies klāt pie diagonālas izrēķināšanas un iedzīšanas, trešā punkta iedzīšanas. Tā, lai mums būtu šādi te 12 metri, tur 5 metri un būtu perfekts taisns leņķis. Un tagad atceramies, ka mums skolā mācījāmies ģeometriju. Mēs vienmēr skolotājiem teicām, priekš kām ir vajadzīgas kaut kādas Pitagora bikses jāmācās un Pitagora teorēmas. Nu te nu viņas mums noderēs šoreiz. Bet nu labi, lai mums nevajadzētu aizrauties ar Pitagora teorēmām, tad atvērsim vaļā tādu aplikāciju kā Triangle Solver, jeb trīsstūru atrisinātājs, un ievadīsim vienkārši šīs te taisnīgi trīsstūra malas un atradīsim, kāda tad ir mūsu šī diagonāla, jeb hipotenūza. Tātad varam vaļā sadaļu Right Triangle un aizpildīsim tātad zināmos laukus, lai atrastu mums vajadzīgo diagonālu. Tātad viena mala mums ir 5 metri un otra ir 12 metri. Kā redzam, apakšējā 5 un 12. Nospiežot Enter, mēs redzam, ka diagonāli mums ir apaļi 13 metri. Protams, vienmēr nebūs apaļi cipari, jā. Mēs varam pastīties vēlreiz, pieņemsim 6 metri un 12 metri. Nospiežot Enter, šeit mēs redzam, ka diagonālī būs 13,41 metrs. Ja? Nu, tātad šādā veidā mēs varam ātri atrast diagonālīti, pēc kurām vadīties un ātri atrast nospraust dabā taisnleņķa trīsstūrus. Tātad, ja mums ir vienāda malu trīsstūrs ar vienu malu 12 metri un otru malu 5 metri, tad ir jāzina, kāda būs diagonāla. Un diagonāli šajā gadījumā, aprēķinot pēc visām Pitagora teorēmām, ir tieši 13 metri. Un tad mēs veidu, kā atrodam šo te punktu, ir vienkārši uzliekam krustpunktu. Nomēram 5 metrus, tātad šo te platumu noliekam, atrodam krustpunktiņu. Ja? Tātad pie 5 metriem un pie 13 metriem iesprožam vēl vienu armatūras stieni. Nu, un tad attiecīgi tieši to pašu izdaram arī ar otru diagonāli, samēram 5 metrus un pa diagonāli 13 metrus. Lai pārliecinātos par to, ka viss sakrīt, tad paņemam šo te pēdējo malu un nomēram. Un mums ir jābūt apaļiem 12 metriem. Un tagad, kad visi 4 siltumnīcas ārējie punkti ir atrasti, tad ņemam un velkam striķi gar ārmaliņu. Tā, lai mums šis striķis kopētu uz pašu siltumnīcas ārējo malu. Ideālā variantā ir atstāt varbūt tādu nelielu centimetriņu, nelielu spraudziņus ar šo te armatūras stienīti. Lai pēc tam, tad, kad liekam
jau pamata trubiņas klāti, lai mums nav jāskarās pie paša striķa klāt. Kad visi 4 striķi ir savilkti pa perimetru, tad nākamais solis būs līmeņošana. Un līmeņošanai mēs izmantosim tādu instrumentu kā nivelieri. Kā iestatīt optisko līmeņrādi. Visiem optiskiem līmeņrāžiem nāk komplektā šāds te 3 kājas. Mēs noliekam 3 kāju, mēģinam viņu maksimāli taisni nolikt pret zemes līmeni. Un tad pēc tam, uzliekot šo te pašu optisko galvu, mēs šeit caur tādu leņķes varam redzēt, vai šī optiskā galva ir līmenī, vai pēc tā, vai šis te burbulīts, kas mums te rādās, vai viņš ir centrā vai nav. Un ja šis burbulīts centrā nav, tad šeit ir 3 regulācijas skrūves, ar kurām tad arī paspēlējoties mēs varam atrast to pašu centriņu. Arī paskrūvējam vienā virzienā, otrā virzienā, un tādā veidā mums ir jāatrod pats centriņš. Tā galva, viņa sekos līdzi tam līmenim, kāds ir šeit burbulītis. Ja? Un tāpēc to burbulīti ir ļoti svarīgi dabūt, cik vien var tuvu centrā. Nu, tad nākamais solis būs, skatīsimies, kāds mums ir līmenis. Nu, un tagad skatoties caur optisko lēcu, mums ir jānolasa, kāds ir rādījums uz mēra instrumentu. Visās malās jābūt ir vienam un tam pašam izmēram uz šīs te mērierītes. Nu, tad attiecīgi mēs paceļam vai nu uz augšu, vai nu uz leju to striķīti. Kad striķi ir nolikti pa vietām, tad mums nākošais solis ir samērīt attiecīgos attālumus vietām, kur mēs veiksim urbumus. Nu, un tad garo malu mēs saliekam pirmo urbumu uz 30 cm no paša stūra, tad uz 1,5 metru, un tad jau tālāk uz 3 metriem, 4,5 metriem, 6 metriem, un tā tālāk ik pa 1,5 metram. Un pašā siltumnīcas galā mēs atkal uztaisam atkāpi no stūra 30 cm, lai šis te urbums būtu nevis pašā siltumnīcas stūrī, bet ar 30 cm nobīdi uz siltumnīcas iekšpusi. Un šeit nekautrējoties caurums urbiem līdz pašam bora galam, tā lai mēs maksimāli dziļi ieoratos zemē. Un šeit tagad ēnārs pie katra izurtā cauruma veic mērījumu, cik tas striķis ir tālu no zemes, un tad pēc tam attiecīgi pēc šī mērījuma pieliekot klāt pāris centimetrus, nu apmēram kādus 5, tad attiecīgi mēs sagriezīsim kanalizācijas trubas, izmantosim tās kā veidņus betonēšanai. Pēdējais darbs pirms betonēšanas sākšanas ir iedzīt caurumos šos te armatūras stieņus, tā lai to augša būtu apmēram kādus 20 cm zem līmeņa striķa. Tad, kad visas kanalizācijas trubas jau ir sagrieztas un saliktas pie attiecīgiem caurumiem, tad nākamais solis ir slēdzam iekšā betona maisītāju un sākam jaukt betonu javu. Lai darba veiktos ātrāk, mēs izmantojam gatavo betona maisējumu, bet, protams, ka var izmantot arī cementu un miksēt ar grantu pats. Kad cementa jau ir uzmaisīta, tad lejam to kādā traukā. Nu, mēs izmantojam ķēru, lai nebūtu jānes visu ar rokām, un tad braucam klāt pie visiem caurumiem. Nu, tad gatavo cementa maisījumu, liekam iekšā izurtajos caurumos, un tad jau liksim tā saucamās cepurītes, jeb kanalizācijas trubu, izmantosim to kā veidnīti, un liksim, līmeņosim tādā veidā. Nu, šeit mēs izmantojam šos te 5 ekstra centimetrus, lai varētu iespiest šo te kanalizācijas trubu uz zemē. Viņi turētos pati jau stingri un atliek tikai piepildīt to ar cementa javu un pieblīvēt. Nu, un tagad, kad šāds rezultāts ir panākts, striķus var atstāt, lai paliek. Mēs, protams, savējos savācam uzreiz nost, bet jūs savus varat atstāt līdz brīdim, kamēr pamatiņi sakalst. Siltā laikā, ja ir +10 un uz augšu, tad pamatiņi sakalst principā 2 dienu laikā. Nu, ja ārā ir vēsāks, tad vajadzētu kādu nedēļu dot viņiem, lai viņi nostāvās. Ar to tad mūsu darbs šodien šajā objektā arī ir noslēdzies. Pamati ir sagatavoti, atļausim tiem nostāvēties, un tad tiksimies jau nākošajā reizē, kad šeit taps jauna, skaista Ralfhaus siltumnīca. Līdz nākamajai reizei. Atā! Ralfhaus atbrauks un izdarīs.